Pēc vienas sezonas pārtraukuma Liepājā ir atgriezies lielais hokejs. Kluba mērķis ir visai ambiciozs – iekļūt starp 3 labākajām komandām Latvijas hokeja čempionātā. Mēs vienmēr esam piekritēji likt uzsvaru uz saviem spēlētājiem, kas izgājuši hokeja kluba Liepājas Metalurga sistēmu, jo mēs varam arī pilnībā nokomplektēties ar saviem spēlētājiem. Godīgi, pa šiem gadiem mēs esam sagatavojuši tik daudz spēlētājus. Šeit vienmēr bija ļoti liels atbalsts no bijušā prezidenta hokeja kluba Liepājas Metalurga Sergeja Zaharina, kas ļoti daudz darīja, lai šeit būtu tas hokejs no Kirova Lipmana. Mēs arī tagad liekam uzsvaru uz saviem spēlētājiem. Mums arī praktiski pilnībā nokomplektēta vecuma piramīde. Tas ir pats galvenais, lai tie jaunie spēlētāji, kas dienā nāk uz treniņiem un trenē spēlēto hokeju, viņam būtu priekšstats, ka pēc pāris gadiem var tur tikt virslīgas komandai vai meistaru komandai. Tas ir ļoti būtiski jauniem spēlētājiem. Un kāds ir komandas sezonas mērķis? Komandas sezonas mērķis, kā jau vadība komandas sapulce uzsvēra, tas ir trīnieks, bet mēs ar treneru personālu un komandu pirmām kārtām gribētos rādīt to sniegumu, kas priecēs mūsu skatītājus, mūsu atbalstītājus, rādīt uzbrukošā tipa hokeju, agresīvu, kas patīk arī skatītājiem, un mēs vienmēr bijām ar Aleksandru Janoviču piekritēji tādu kombinacionālu uzbrukošo hokeju. Iepriekš pie Liepājas Metalurga komandas jau 2 gadus šeit startēja. Un vispār Liepāja iepatikās kā pilsēta. Un, protams, gribās arī palikt Latvijā. Un tāpēc, es uzskatu, ka tā ir ļoti, ļoti lieliski iespēja man atkal spēlēt Latvijā, nestraukties tur par darbiem vai kā. Attīstīties, mācīties un ģimene var palikt Latvijā un dzīvot. Kas ir nozīmīgs pašā spēlē? Fanu atbalsts, komandas vienotība? Es domāju, viss kopā, jo ir svarīgi, kāda atmosfēra valda komandā. Un fani vienmēr dod to sesto spēlētāju uz laukumu ar savu atbalstu un emocijām. Dod tādu pacelājumu un ir iespēja labāk nospēlēt. Kā līdz šim esat saspēlējušies? Kā gatavojaties jaunajai sezonai? Pirmkārt, jo komanda ir ļoti jauna izveidota. Tas ir no nulles, var teikt. Un visi spēlētāji kaut kad varbūt kādā līmenī ir spēlējuši kopā, bet viss tā veidojās vēl, viss ir procesā. Un saspēle ar katru spēli paliek arvien labāk un labāk. Es domāju, būs labi. Pēdējos 15 gados hokejs bijis viens no vadošajiem sporta veidiem Liepājā. Kas jādara, lai pēc šī nelielā pārtraukuma atkal atgūtu šos posmi? Es domāju, ka viens no vadošajiem, tā varētu teikt. Es gan kā hokeja pārstāvs teikt, kad vadošais, jo no sporta spēļu komandām, ja es pareizi atceros, tad mēs 7 vai 8 reizes esam Latvijas čempioni. Pārējā sporta veidi, es tā domāju, diezgan tik tuvu nav. Lai mēs sasniegtos iepriekšējos sasniegumus, pirmais, kādreiz es lasīju sporta avīzē tādu teicienu, kas vispār visam sportam dara. 10 gadus atpakaļ FIBA ģenerāls sekretārs Stankovičs kungs bija tāds, Viņam uzdeva jautājumu, kāpēc Grieķu basketbola klubi Olimpiakas un Panathinaikos ieņem vadošās Eiropā vietas, abas komandas. Man tā ļoti atbilde patika, es domāju, visiem treneriem, administratoriem, skatītājiem, es nezinu kā, līdzjutējiem, bet atbilde bija tāda, kur ir nauda, tur ir basketbols, kur ir liela nauda, tur ir lielais basketbols. Kur ir nauda, tur ir hokejs. Kur ir liela nauda, tur ir lielais hokejs. Lai mēs atgāties lielā hokeja apritē, es domāju, ka pirmais jau ir finansējums, otrais ir sastāvs, trešais ir bāze un ceturtais treneru sastāvs. Es domāju, sastāvs spēlētāju sastāvs. Jo tie sakrīt visi komponenti kopā, mēs varam iedot ideālu komandu Liepājā, Jelgavā. Jo nevienam no uzslēpums 15 gadu atpakaļ, kur hala stāv, tur jau bija tukšums. Hokejs vispār sākās no nulles. Tagad mēs esam atgriezušies atkal tādā vidējā hokeja apritē ar 16 saviem audzēkņiem. Pēc futbola sistēmas saglabāšanas domas priekšsēdētājs Uldis Sasks atzina,
ka bija būtiski saglabāt arī hokeja komandu. Liepājā ir ielikti ļoti nopietni pamati jau 1998. gadā, kad Liepājā tika uzbūvēta hokeja halle. Ar to laiku tad arī veidojās gan hokeja klases, gan arī pa vecumu grupām veidojās komandiņas. Faktiski tas rezultējies, kad no 98. gada līdz šai dienai virkne no hokejistiem ir izauguši līdz Rīgas Dinamo līmenim, līdz Latvijas izlases līmenim un jau paspēlējuši dažādos klubos ārvalstīs. Un tāpēc ir svarīgi, lai mazie puiši, sākot treniņus hokejā, viņi redzētu to, uz ko tiekties, uz hokeja klubu Liepāja, tālāk uz Rīgas Dinamo un Latvijas izlasi. Ja? Tas ir tāda saucamā hierarhija, kur Liepājai tiešām ir izdevies izveidot. Es nezinu, otra tāda pilsēta Latvijā, kur būtu šīs hokeja izaugsmes iespējas tādas kā mums.